Sveiki, laipni lūgti manā pirmajā video. Noķerts nomākts plēsējs. Šodien medīsim asarus ar Šimonu, kurš ir aiz kameras. Redzēsim, kā ies, jo mēs paši sev to esam padarījuši vēl grūtāku vai vieglāku, atrodoties Bellimotā. Saimon, rādi ceļu. Mēs kuģojam. Šeit izskatās mana bakiste, kurā glabāja visus savus mānekļus. Vismaz tos, uz kuriem šodien vislabāk ķeras, proti trīstālopē embrijus un krakašadus. Embriji tavā stilā ir paslēpti aiz manis uz sēdekļa. Papildus tur var atrast arī mazākus izmērus, bet pagaidām izvēlos tieši šos, jo gribu ķept foršas, lielas asarus. Krakašads ir no Predator sērijas no Libralures elektro krāsā. Paskatīšos, vai izdosies noķert asari jau pirmajā metienā. Māneklis lido uz nogāzes sākumu. Ļausim viņiem nogrimt dibenā. Tas atnāca, mēs makšķerējam uz 5 gramiem. Tas ir diezgan dziļi. Pagaidām viņa mani vienkārši ieliks makšķerēšanas tīklā, lai viņi mums neatņemtu baru. Atpūtieties ar redzesbūru. Labi. Vienkārši ielējam. Apsēdies. Bet forši. Paskaties, kāds asars. Krakē 3 colu. Un asaris pavisam labs. Nu, kā jau teicu. Krakē 3 colu, galviņa 3 grami. Turpinām makšķerēt. Dodamies uz nākamo vietu, Šimons jau ir tālāk. Diemžēl man viņš jāpanāk. Šajā vietā zivis pilnībā pārstāja rēģēt. Te ir diezgan sekls. Redzēju agresīvā grimšanā. Tātad diezgan ātri, diezgan smags svars un diezgan spēcīgs pievilkums. Pamēģināsim ar krakē motoreļas krāsā. 3 stūrveida galviņa. Tas piešķir nedaudz mirgojošāku kustību. Ļausim nogrimt līdz dibenam. Nogrima. Un uz agresoriem. Tieši tā. Viņi tieši šeit. To viņiem vajag. Labi. Un atkal kā atceries. Lūdzu. Ņēmieni beidzās, tāpēc tagad mainu uz embrijonu. Svara atsvaru atstāja to pašu. Redzēsim, ko izdosies noķert. Paskatieties. Okonika un 5-3 kolu tika apēsts ar sveicienu.
Ūdens ir diezgan netīrs. Manuprāt, tā ir pērle. Tam noteikti vajadzētu darboties šeit. Un viņš sēž. Var redzēt. Embrijs sasmalcināts. Līdz visai galvai. 2,5 kolas. Šāds asaris ir pieklājīgi 26 cm garš. Diezgan forši. Diezgan daudz zivju. Šimons joprojām makšķerē asari. Bet tagad mēs uztaisīsim pauzi, jo jau kopš 12 esam šeit uz ūdens. Tagad ir 16, tāpēc vajag mazliet atpūsties. Pēc brīža atgriezīsimies uz ūdens. Redzēsim, kas te notiks vakarā. Mums jāsagatavo arī kāds cits aprīkojums, jo plānojam doties uz nedaudz dziļāku ūdeni, ko jau bijām redzējuši iepriekšējā dienā. Un redzēsim, kas no tā sanāks. Labi, bija pārtraukuma brīdis. Tagad atkal jāiet makšķerēt asarus. Viņi vēlas sadarboties. Tur bija ņemšana. Viņš sēž. Vau! Bet forši. Un tas ir nolaišanās tīklā. Nedaudz pacelts. Viņš nokrita. Viņš sēž. Vau! Nāc šurp. Tieši zem tavām kājām redzi, kā to košļājumo gumiju atskalē. Vēl viena zivs, kuras garums ir aptuveni 30 cm. Ko tad viņi tur ņem līdzi, Saimon? Manuprāt, tas bija labi. Lai gan tagad spiediens lēnām pieaug, es domāju, ka esam sasnieguši savu robežu. Bļodas. Krakens šķiet, ka viena paka aizgāja, bet mēs pārvietojām daudz zivju. Mēs lidojam. Krakens, 3 kolu halāts. Redzēsim, ko varēsim noķert. Šimeks kamerā. Nu un? Mēs iemetam tādu Simonu un gaidām, kamēr tas nokrīt uz gnu. Šeit ir relatīvi sekli, tāpēc kritums ir ātrs. Ja ik pa laikam jūtam, ka krīt atzīme, mēs to sasniedzam. Misijai. Paskaties, cik jauka teritorija. 3 colu gumija, visa no gāzi. Jau izsmelts. Strādājiet abos. Šī patiesībā ir mana otrā reize beliboltā. Pirmo reizi redzēju tikto kā noķerts jauks asaris. Nu, šodien šis rezultāts tiks nedaudz uzlabots. Nu, klausieties, mēs jau atgriežamies bāzē. Šodien mums neticami labi nostrādāja Predator sērijas mānekļi, īpaši 3 kolu Embron Shadow un Kraken Shadow izmēri. Nezinu, ko teikt, mēs izvilkām tik daudz asaru un masas. Tie bija 10 tiešām foršu asaru, kas uzbruka tikai un vienīgi lielākiem mānekļiem. Kāpēc?
Iespējams, šie asari gribēja kādu izteiktāku mānekli uz lielā sīko zivtiņu bara fona. Mēs tiešām lieliski pavadījām laiku. Un klausieties, ja jums patika, atstājiet like un abonējiet šo kanālu. Es centīšos veidot vairāk šāda veida materiālu, kuros rādu, kā makšķerēju ar LibraLurs zīmolu mānekļiem, bet papildus tam sekojiet mums TikTok, Instagram un Facebook, lai vienmēr būtu lietas kursā par visām jaunumiem, ko jums gatavojam. Uz tikšanos nākamajā video. Atā!